Šodien es uz laivu esmu uzaicinājusi Vinetu Meduņecku. Viņa ir sieviete ar 16 gadu pieredzi nutricioloģijas jomā, lektore un palīdzējusi atjaunot ļoti daudziem cilvēkiem, vairāk kā 1000 cilvēkiem veselību. Tad, lūdzu, Vineta, vari pastāstīt par sevi? Jā, es pirms 16 gadiem izskatījos un jutos daudz sliktāk nekā tagad savos 52, kad man bija 36 gadi, jau ātrāk, kaut kādi 2-3 gadi pirms tam, es meklēju savu zelta atslēdziņu, jo man bija pēc avārijas diezgan daudz problēmu un vispār bija problēmas jau ar limfas atteci, mikrocirkulāciju, pēc avārijas bija atmiņas zudumi un īstenībā es skatījos uz savu māmu, kura jau bija operēta, ja viņai bija karpālo kanālu, tur operācija, tad vai rokdziedzeris, glaukoma, un es skatījos, un es tos simptomus, kas bija manā organismā, es jau sapratu, ka man būs tas viss, kas viņai, un daudz ātrāk. Tāda iekšēja sajūta, ka nevar būt, ka vienīgais risinājums ir operācijas, slimības, ārsti, slimnīcas, zāles un šis bezgalīgais loks, kur neviens jau tev to problēmu neatrisina. Visi kaut ko vai nu nogriež, vai izgriež, vai operē, vai zāles iedod. Man bija tāda iekšēja pretestība. Kādi bija tie simptomi? Kā tu to saprati? Man bija ļoti liela salšana, gan vasarās, gan īpaši rudeņos. Man nepatika neviens pasākums ārā, kā man uzpūta vējš, tā man sala, man bija augstas rokas, augstas kājas, man bija, es jūtu, ka man kaut kas tur necirkulē, ja nav tā siltuma. Tad man bija cistaina olnīca 5 centimetri, tad man bija pacelēs tādi tā kā limfas pietūkumi, man bija arī tās iekšējās vēnes, kas tā kā sāpēja. Viņas nebija ārēji redzamas, bet es jūtu, ka man viņas kājās, ja, tur ikros spiež, ja, tad man sāka plīst jau asinsvadi uz kājām. Es tā skatos jau tādi, tīklojums tāds, nepatika tā tendence. Es redzēju citas sievietes, kurām tās kājas arī tādas neglītas, un es domāju, es negribu tā, kāpēc viņi tā dara? Kas viņiem kaiš, ja? Man ir tikai 35 gadi. Man liekas, man būtu jāsāk dzīvot, bet, jau sāk viss tā kā sairt tas organisms. Protams, man nepatika tas, ko es redzēju spogulī. Es sāku veikt visādas tur kosmētiskas manipulācijas, tur jau interesēties par kaut kādām tur injekcijām, kaut ko vēl, ja, kā, metodas izmantot, kosmetoloģijai prasīja, ko lai dara, ja, tu jūti, ka tu noveco, bet tev, tu intuitīvi liekas pa ātru, ka tas ir pa ātru, ja. Tad, protams, man bija cikla traucējumi, un tur ir vesels saraksts, tad man ir jāatjauno tas, es parasti vismaz kaut kādu pusi vairāk aizmirstu urīnu, ar urīnu ceļiem ik pa laikam bija kaut kādi iekaisumi un nieru, tāda hroniska, problēma, jo es biju gulējusi slimnīcā ar nierēm, un teica, tas jau jums būs hroniski. Tas nozīmē, tikko te uzpūtīs vējš, tā tev atkal būs nieru apsaldējumi, tu visticamāk, kad atkal nokļūsi slimnīcā, un, tās prognozes, kas man bija pēc simptomiem, man nelikās baigi ok. Marks raksta, vajag mīlēties, piekrītu, jā, bet ne visu atrisina mīlestība. Ir arī fizioloģija, dabas likumi un par ķermeni jārūpējās. Un tajā laikā es arī gāju sportu, dzēru vitamīnus, tur zivju eļļas, kaut kādu ūdeni dzēru, zināju, ka jādzer, bet tā konceptuāli nekas man nepalīdzēja. Un tu jau esi nutricioloģi 16 gadus. Pastāsti, kas tas vispār ir, jo man principā tu esi vienīgā, kura es zinu, kurai ir tāda profesija, tāpēc es neko ļoti daudz neesmu saskārsies tieši ar to jēdzienu nozīmi, tāpēc tu vari paskaidrot, kas tieši tajā ietilps tavā jomā. Zini, kā tajā jomā īsti, tajā nutricioloģijā vairāk tā ir suplementoloģija, ja, bet cilvēkiem vienkārši saprotams, ka tad darbs un viss tā sistēmiskā organisma atjaunošana notiks ar dabas vielām, ja. Ar dabiskām vielām, bet, protams, tā ir Coral Club veselības ārstu koncepcija, ja tāda uz veselību, uz universālas veselības koncepcijas bāzes, tātad izstrādāta sistēma, kādā veidā var
var atjaunot organismu. Ja? Sistēmiski ar dabas vielām šūnu līmenī. Kāpēc šūnu līmenī? Tāpēc, ka līdz tam līmenim vēl ir jātiek. Ja? Jo, ja nav attiecīgs ūdens, tad šūna nemaz nevar vaļā, viņa nespēj iztīrīties, nevar uzņemt visu, ko viņai vispār vajag. Ja? Un kā tu vispār skaidrot, kāpēc cilvēkiem vispār vajadzētu attīrīties, jo tā mēs ēdam. Var kādīgi mēģināt ēst veselīgi, censties neēst neko ceptu, vārītu, termiski pārstrādātu un svaigi ēst, bet kāpēc ir nepieciešama attīrīšanās organismam? Principā visas dzīves būtnes dabā attīrās, ja visi dzīvnieki attīrās, alnis rudenī ēd, mušmiris. Jā, tur, ja jūs izlaidīsiet savu kaķi suni ārā, jā, viņš saēdīsies zālī, tad viņš kaut ko atvems, izvadīs pa otru galu ārā, ja mums liksies ārprāt, sunītis kaut ko saēdies, bet viņš tādā veidā attīrās. Visi dzīvnieki zina, ka dabā viņiem ir tās vielas, kuras viņi spēja attīrīt, atbrīvot no parazītiem, jo tas ir jādara regulāri, jā, savādāk. Dzīva būtne aiziet bojā. Ja? Bet cilvēks kopš Avicennas, Hipokrata laikiem to visu jau ir aizmirsis sen, ja? Arī sistēmiskās medicīnas iestādes viņam to nestāsta, ja? Nav tāda, nedrīkst šo runāt, stāstīt, ja? Jo diemžēl tur ir sava sistēma, kā viņi ir apmācīti, ka viņi var nomākt tikai simptomu vai kaut ko izgriezt, jā, bet principā teorētiski attīrīt, atjaunot organismu, viņi to nedara. Un tas ir ļoti interesanti, jo Hipokrats, kas ir īstenībā medicīnas pamatlicējs, ja, viņš ir teicis, ka visas slimības ir attīrīšanās krīzes no toksiskiem elementiem. Un tas bija jau teikts pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Attīrīšanās bija visās kultūrās. Es zinu, mana omīte tikko kā man kaut kas bišķiņ tā, viņa sāka man dzīties ar tādu rūgtu šķidrumu pakaļ un liek man mutē, un es domāju, ko viņa man dara. Es tiešām būtu viņai pateicīga, ja viņa man būtu izstāstījusi, bet tās bija vērmās, prettārpu zāles, ja. Un mums jau dārziņā, es atceros vēl padomu laikos, īstenībā pārbaudīja visus tos tārpus, ja, vajadzēja tur, bija savas metodas, kādā veidā viņi to skatījās, tā kā, Un Hipokrats to teica, un viņa pēcnācēja Avicenna, piemēram, teica, ja tu esi saslimis, tad pārstāji ēst, otrkārt attīri zarnu traktu, un tikai tad, ja nekas nav palīdzējis, tad tu griezies pie ārsta. Vispār pie ārsta cilvēki negāja, viņi regulāri attīrījās, un tad, ja kaut kāda absolūta krīze vai tiešām trauma vai kaut kāds akūts stāvoklis, tad tas ārsts palīdzēja. Bet bija principā attīstīta ļoti profilaktiskā medicīna. Ķīnā vēl joprojām tas tā ir, ka viņi dabas vielas lieto, jā, un dabas metodas, tur ir cigūni, jo kādreiz arī Ķīnā ārstam maksāja regulāri cilvēki, bet ja viņi saslima, tad viņam vajadzēja šim ārstam pa savu naudu viņus ārstēt. Mums ir pilnīgi otrādies, ārsts pelna tad, ja nāk slimi, un viņš pelna, ja viņi nekad neizvisējojās, ja viņi tikai nāk, jo tad viņam ir viņam ir izdevīgi, tā kā noturēt cilvēku pozīcijā, kad viņam ir jābūt atkarīgam no slimnīcas un jānāk veseļoties, bet tā arī viņš nekad netop vesels. Tieši tā, no slimnīcas, no medikamentiem, un mēs jau šeit redzam ļoti, ļoti tādas brīstamas tendences, ja, kā pēdējo es varu, labi par tām vakcīnām, visām tām, kā saka, ļoti toksiskām vielām, ko mūsos ievada, tas ir vēl viens stāsts arī, jā, bet tagad jau tā tendence ir visās jomās to cilvēku maksimāli iebiedēt un uzsēdināt uz kaut kādām zālēm. Piemēram, Vācijā visus sēdina uz antidepresantiem. Piemēram, 60% amerikāņi arī lieto antidepresantus. Tur ir tikai 2 varianti, vai antibiotikas vai antidepresanti. Nekādu citu metodu cilvēkiem vispār nepiedāvā. Un tā pēdējo laiku tendence ir visus sēdināt arī jaunus cilvēkus, ja, uz statīniem, pret holesterīnu, ja. Cilvēks pat citreiz man raksta, ārprāts, Vineta, ko man darīt, vai man dzert to statīnus, ārsts man teica, bet reāli tā norma, kas kādreiz bija, ja, holesterīna norma, viņa bija daudz augstāka, un principā holesterīns ir tikai
tā kā ugunsdzēsējs. Tad, kad asinsvadi jau sāk plīst, tad, kad viņi ir trausli, tad, kad asinis ir biezas un vajag viņas noturēt tā kā tos saistaudus formā, tad holesterīns iet, lai palīdzētu noturēt šo asinsvadu sieniņu elastību. Ja? Nu, lūk, nav jau jācīnās ar holesterīnu, jo, ja tu sāc novākt tos ugunsdzēsējs, tad ugunsgrēks jau no tā nenociest. Nekas jau nemainās, ir jāsaprot, kur tad ir tie vai nu iekaisumi, ja, vai vienkārši organismam tā vajag, ja, jo sportistiem bieži vien ir augsts holesterīns, bet viņiem visiem tiem cilvēkiem tātad visus nobiedē, visi iziet ārā jau nopērk uzreiz. Es saku, bet kāpēc tu nepalasīji? Pirmkārt, blaknes, statīnu blaknes, kāpēc tu nepalasīji? Kāpēc tu nepainteresējies kādu dabīgām? Nu jā, man teica, ka jau apmēram pēdējā stundiņa jaunam cilvēkam, kuram vispār nekas nekaiš. Nu tā kā viss labi funkcionē. Nu jā, viņš ir noticējis ārstiem, kā ārsti arī ir, vienas puses kā hipnoterapeiti. Viņi ar hipnozes palīdzību palīdz cilvēkiem saprast, ka ir jābaidās, un ja viņi baidās, tad viņus ir vieglāk vadīt. Un tad viņus sazāļo, jā. Jā, bet holesterīns ir ļoti vajadzīgs, no viņa veidojas hormoni un ļoti daudz funkcijas holesterīns pilda. Mums ir forša lekcija, ja kādam interesē, jā, kas grib atkodēties, jo tad, kad cilvēks sāk dzert statīnus, tad tikai sākās vislielākās problēmas. Jā, jo asinsvadi sāk plīst, var visādas blaknes būt, un tagad jau mēs ļoti redzam, ka jauni cilvēki. Kā, piemēram, es varētu saprast, vai mans organisms ir piesārņots vai nav piesārņots, kādas ir tās ārējās pazīmes? Kādas ir tās pazīmes? Pirmkārt, viss, kas saistās ar gremošanas sistēmu, jā, dažādi tur guņa dedzināšana, tur cieta, mīksta vēdera izdeja, visādas tur vēdera burbuļošanas, kaut kas nepārstrādājās, nesakremojās, jā, aizcietējumi dažāda veida var rasties. Tad, protams, gāzes uzpūšanās, jā. Tad ir vēl viena tāda sadaļa kā alerģijas. Visas alerģijas viņas arī ir, tas nozīmē, ka zarnu trakts nav tīrs, jo zarnu traktā ir tā, vai nu tur dzīvo dzīvās baktērijas un smukam tā mikroflora, vai nu, ja viņu tur nav, tad tur sāk dzīvot vai nu sēnes, parazīti un tā tālāk, kuri tur kairina tā zarnu sieniņas, un pēc tam tas viss nonāk asinsritē. Tā, kad tas nonāk asinsritē, tad rodās arī alerģijas. Jo no asinīm organisms ir šokā, vienkārši kādā veidā asinīs ir šīs te nepārstrādātās molekulas nonākušas un sāk reaģēt, jo alerģija ir vienkārši organisma reakcija uz svešiem ķermeņiem asinīs, kas nav pieļaujams, jo viņai ir jākontrolē tas viss. Un bieži vien arī attīroties pāriet dažādi veidi alerģijas, jo tagad, man liekas, kādreiz vispār mums nebija. Es neatceros skolā vispār bērnu, kuram būtu bijusi alerģija, kas nevarētu kaut ko ēst. Mēs visi ēdām visu. Jā. Mēs bijām priecīgi, ka vispār bija ēdiens, un nevienam vispār nekādas alerģijas nebija. Tagad tas ir diezgan briesmīgi, jā. Tad vēl viens tāds bloks ļoti milzīgs, jā. Tās ir ādas problēmas, un ādas slimības vispār ir 1500, iedomājies, bet neviena nav saistīta ar ādu, jo āda kā lielākais izvada orgāns. Jā, viņš tikai izvada to, kas ķermenī piesārņots uz āru, jā. Jā, jo tas nozīmē, ka ir too much, tas ir pārāk daudz, jā. Ja jau āda atverās, tā jau ir 5. piesārņojuma stadija. Ja? Tas nozīmē, ka organisms nevarēja savādāk nekādīgi atbrīvoties, ne caur zarnu traktu, izvest ticējums vairs nespēja, viss ir jau tik ļoti noslogots, ka tā āda ir jāatver, jo vispār ar ādu ādas slimības ir 1500, jā, bet viņas visas ir iekšējā organisma piesārņojumā, tādas pazīmes, jā. Vai tur egzēmas arī, psoriāze, ja, tās ir sēnītes, ja, kas var dzīvot organismā. Mēs ar parazītiem vai piesārņojumu domājam gan toksisko piesārņojumu, kas ir no ēdiena, no gaisa, no visa pārējā, ja. No toksiskām vielām zāles, protams, ļoti piesārņo un aiziet bojā gan aknas, gan nieres. Nevienam medikamentam nav tā, ka nav blakne. Ja? Jebkurš medikaments iedarbojās vai uz aknām vai uz nierēm. Ir tikai viens kaut kāds moments, kad sāk arī nestrādāt šie izvada orgāni vēl vairāk, ja? Jo īstenībā
Viņi var būt par cēlonas problēmām, bet ja mēs vēl lietojam medikamentus, tas ir vēl trakāk, jā. Un principā visas ar ādu saistītās diagnozes. Bet kā būtu, piemēram, ja cilvēks ēstu veselīgi un neattīrītos? Bet, ja, piemēram, organisms piesārņojās no neveselīga ēdiena, bet ja kāds, tā kā apņemtos ēst veselīgi un tiešām ēstu veselīgi, vai viņam arī vajadzētu attīrīties? Tad tie tārpi ēst arī jūsu veselīgo ēdienu, jo, principā, arī viņi ēd vitamīnus, ja viņi nav iztīrīti, kāpēc nav efektīvi lietot, piemēram, vitamīnus, jo, askarīda, piemēram, ja, tas ir tārps, kas izsūta 40 ml asiņu katru dienu. Ja viņu nobaro ar C vitamīnu, ja baro organisms sāk ar vitamīniem, ja, tad viņa izaug 2 reizes lielāka un dzīvo 2 reizes ilgāk. Respektīvi, viņi izsūta vēl vairāk tavu asiņu, ja. Un, ja, piemēram, ir sēnītes vai tur zarnu trakts ir neti, tad jau pirmie dabū viņi paliek stiprāki, ja mums tāpat nekas nepaliek, jā. Nevar ielikt, teiksim, nezinu, mēs nesākam tur ar mājas dekorēšanu, sākumā mēs iztīram viņu vai ne, iznesam miskasti, un tad tur liekam puķītes un liekam skaistas vieliņas iekšā. Un bieži vien jau arī, ja nav atvērtas izved sistēmas, ja caur dzīvo ūdeni nav nodrošināta mikrocirkulācija, izved sistēmas nestrādā, tad, lai kādus mēs tur vitamīnus vai labu ēdienu mēs ēstu, viņš jau neaiziet līdz šūnai. Viņš tur pat tajā netīrajā zarnu traktā arī pūst un rūkst to, ko vajag paņem parazīti, un pārējo vienkārši organisms vai izvada, vai viņš tāpat neuzsūcās. Ja? Tas nav sistēmiski un pareizi. Mēs darbojamies savādāk. Lūk, vēl pie pazīmēm visi nervu sistēmas traucējumi, locītavu problēmas. Viss, kas vai arī emocijas ietekmējās no ķermeņa veselības? Jā, protams, ka emocijas, emocijas arī ir atkarīgas. Zarnu traktā sintezējās 95% serotonīna, jā. Tam visam jābūt kompleksi. Nevar tikai domāt labas domas, terapeitēt sevi un gribēt, lai tu esi tāds supermens, jā, visās jomās, tur stabils un tā tālāk, ja tev nav attīrīts ķermenis, jā. Un dzīvnieki tīrās regulāri, bet cilvēki dzīvo kopā ar dzīvniekiem. Un es varu pateikt, ka visi tārpi un parazīti, kas ir dzīvniekiem, visi tie paši dzīvo arī cilvēkos. Un tā ir ļoti bīstama arī tēma, ja mēs runājam par to, no kurienes tie parazīti. Tad, protams, viss liekais svars, tad visas problēmas, kas saistās ar nervu sistēmu, ja, jo organismā šie parazīti kairina šos nervu galus un var būt visādas tur tās problēmas, veģetīvā distonija un tā tālāk. Liekais svars, piemēram, jo taukos organisms noliek tās toksiskās vielas, ja. Vai var būt tā, ka, piemēram, 2 cilvēki ēd vienu un to pašu pārtiku, bet viens cilvēks slimo, vienam organisms ir piesārņotāks nekā citam cilvēkam, lai gan viņi vienu un to pašu ēd visu laiku? Protams, organisms vispār katram ir ļoti individuāls. Mēs esam vienkārši unikālas sistēmas, un katram ir tas savi prāta bloki, katram ir savas vājās vietas, katram jau ir kaut kas jau iedzimts, jā, ko mums ir nodevuši vecāki caur pienu vai mamma, parasti sēnes baktērijas, caur dzemdību ceļiem nodot, kāpēc saka, ka vienmēr jāiztīrās ir pirms bērniņā. Ieņemšanas jau vismaz 3 mēnešus, bet vislabāk pusgadu abiem 2 pārim ir attīrīties, jā. Jo visi šķidrumi savstarpēji saistīti, piens nav sterils, ja mamma nav attīrījusies, tad caur zarnu traktu tas nonāk pienā, pēc tam no piena, no zarnu trakta asinīs, no asiniem pienā, un pēc tam
bērniņa vēdrā, ja, un tad tie bērni arī piedzimst tādi alerģiski, ar egzēmām, neko nevar ēst, naktīs raud, viņiem sāp ēderiņš, viņi ir niķīgi un tā tālāk, ja. Attīrītiem vecākiem, tad, kad dzimst bērni, viņi ir pavisam savādāk. Viņi ir mierīgi, skaisti, viņiem tad fiziski, fizioloģiski nekas netraucē izaugt veselīgam, ja. Viņam nav jāmokās, viņu neviens neved pie ārsta vai uz slimnīcu vai vēl kaut kā, jo tagad ļoti daudziem bērniņiem arī ir visādas egzēmas un visādas. Nu, tā kā 26,000 diagnāžu mums ir. Bet, jā, tas ir daudz, bet, protams, no vienas puses svarīgi, ko mēs ēdam, ka organisms ir attīrīts un tad ieņem bērnu vai Rīga dienā. Bet, protams, ļoti, ļoti liela ietekme tam visam piedod arī stresu un kā cilvēks vispār jūtās. Piemēram, pie manis nāk klienti, es viņiem palīdzu zemapziņā atrisināt dažādas emocijas, traumas, kad viņi no tā visa tiek vaļā, tad viņiem attīroties, arī tas organisms tāds tīrs saglabājas ilgāku laiku, ka viņiem emocijas un iekšējā emociju pasaule atbalsta viņu tajā būt veselajā ķermenī, jo ļoti daudz arī emocijas vienkārši nodrošina to piesārņojumu, sevišķi stress. Tu vari pastāstīt vairāk no savas tēmas, kā stress ietekmē organisma veselību. Nu, stress ir ļoti, kā saka, visas slimības ir no stresa, tā saka, ja? Bet aktivizējās viņas tikai netīrā ķermenī. Ja ir šī te kombo, ja? Šis te pāris, tad, kad ir problēma uz problēmas, tad rodās liela problēma, ja? Ja, piemēram, ir tikai emocija un organisms ir tīrs, tad tu esi spējīgs savākties, aiziet kaut vai pie terapeita, paskatīties, kas man izraisīja to emociju, ja? Bet daudzi cilvēki ir vienkārši tā nomocīti, tas fiziskais ķermenis ir tik vājš, tur dzīvo parazīti, sēnes, baktērijas, tārpi, ka pat terapeits nevar saprast, no kura gala ar viņu vispār sākt runāt, ja? Un viņš pat visticamāk, viņam nav resursus aiziet pie tevis. Ja? Bet tas, kad ir tieši tāpat kā jātīra fiziskais ķermenis, ir jātīra zemapziņas bloku lauks, ja tu it sevišķi jūti, ka tev tas traucē dzīvot, daudzreiz cilvēks vispār nejūt. Tik piesārņots, ka vairs nejūt. Man jau kādreiz arī bija tā, ka es biju tik ļoti pieradusi pamosties aizpampusi un vispār būt uzpampusi kā cilvēks, kad man tas likās normāli. Man tas likās pašsaprotami, un es nemaz nezināju, ka varbūt arī citādāk. Jā. Tieši tā, tad, kad pie mums arī citreiz atnāk pilnīgi liekas veseli cilvēki, kas strādā ar sevi, ar zemapziņas blokiem, viņi atnāk, un tad, kad viņi iztīrās, viņi saka, es nezināju, ka var justies tā. Cilvēks pat nezina, kā viņš var justies, ka viņš iztīra ķermeni un ka viņš iztīra savu zemapziņas blokus, ka viņš strādā ar savām emocijām, ka viņš neatļauj viņām iesēsties, radīt šīs te ilgtermiņa slimības un problēmas, ja. Tas tā kā airēt ar diviem airiem, fiziskais ķermenis un šis te mentālais, ja. Ar vienu tu vari tikt uz priekšu, bet tu kaut kādā brīdī tāpat sāc griezties ap savu asi, tāpat kā... Vajag abus, jā, katrā ziņā. Jā, jo arī citreiz cilvēki, kas tā kā nekārto savu emocionālo pusi, viņi nāk un dzer produktus, un viņi saka, nekas nepalīdz. Un tad mums ir tāda saruna, es saku, vai tu ej pie kāda speciālista, pie terapeitu, vai tu strādā ar savām emocijām, jo, jā, vienā situācijā vienam cilvēkam, kam viss ir labi, viņi var kaut vai apēst to tārpu, vienam viņš uzreiz izies ārā, kādam izaugs pa milzīgu lenteni, pēc tam galvas smadzenēs, kādi man tikai nav kādas situācijas bijušas, ja, kad lenteņi jau tie mazie jau ir galvas smadzenēs šie te kāpuri un vēderā, un cilvēks saka, es viņus redzu, es viņus jūtu, bet, protams, katram cilvēkam viņa tajā emocionālajā stāvoklī būs atšķirīga ietekme, piemēram, vīrus, ja. Visi varēja saslimt ar vienu un to pašu vīrusu,
Bet kādi tur paslimoja un iet tālāk, kādiem ir dziļas blaknes, kādi vispār vairs nav šajā pasaulē, ja? Jo organisms bija tik netīrs, varbūt emocijas tik neatstrādātas un viss tur tādā ķīselī, kad, tā kā nespēja organisms ar to tikt galā. Jā, tur jau vesels komplekts bija gan organisma veselība jau sākumā, gan arī kā cilvēks ir iebiedēts un kam viņš tic apakšā. Ja viņš tiešām baidās, ka no tā varēs nomirt, ja viņš skatās ziņas un vēl vairāk iebiedē sevi, tad tas ļoti veicina degradāciju. Tieši tās zināšanas, ko mēs dodam arī par nutricioloģiju, ja, kad nav obligāti vienmēr jālieto zāles, ka dabā ir. Katrai problēmai dabā radītas zāles, mums ir ļoti spēcīga augu ekstrakti, jebkurai principā slimībai. Un metodoloģija, metodas, kā mēs viņas pielietojam, jā. Bet ja cilvēks to nezina, un ja vēl viņam ir kā parasti, ja saka, tie daudzās hroniskās slimības, kas tas ir vispār? Daudzās hroniskās slimības. Tad tie ir tie iekaisumi, kas ir dažādās ķermeņa daļās, kas tiek traktēts kā dažāda veida diagnozes, kā jau mēs runājam 26,000, ja? Bet kas tas ir? Tas nozīmē, tur kaut kas dzīvo, tajā orgānā kaut kas dzīvo un izraisa iekaisums, jo veselā šūnā, tīrā šūnā iekaisuma procesu nav. Viņu vienkārši nav, ja? Tātad ir jāsagatavo savus ķermenis šai dzīvei. Viņš ir tā kā jākopj, ja? Tā kā māju mēs tīram regulāri, pretējā gadījumā mums te jau čūskas dzīvotu, ja? Un blaktis kristu virsū un būtu tur, nezinu, blusas un tārpi un čūskas. Tādas pašas čūskas, tārpi, blaktis, toksīni, viss tādā milzīgā kokteilī dzīvo cilvēka organismā, ja viņš neattīrās. Dzīvnieki to dara regulāri, ja. Cilvēks tā kā tāds blusains kaķis staigā, ja, un neviens tam viņam nevar palīdzēt, ja. Turpat arī tad nenoderēs nekāda veselīga ēšana, ja cilvēka ķermenis pirms tam nav attīrīts. Viņš vienkārši turpinās barot savus iekšējos parazītus ar, vienkārši citu ēdienu. Un kas tad ir tas veids, kā cilvēks vispār var attīrīties, kas tad jādara, lai tiktu tīrs? Jā, tas ir tas, ko arī tu esi uz kura ceļa, vai ne, un ko tu arī iesaki saviem klientiem šobrīd. Jā. Tā ir sistēmiska organisma attīrīšana ar dabas vielām. Šūnu līmenī, pareizā secībā, efektīvi, pareizi, un tā, lai nenodarītu kaitējumu savam organismam, jā, lai atvieglotu maksimāli šeit mikrocirkulāciju, jo jāsaprot, ka cilvēki dažreiz ir tik netīri, ka viņi tad salasās kaut kādu informāciju, ka tagad jātīra tārpi labi, un tad viņi nopērk visu kaut kādu spēcīgāko, un tad viņi dzer, un tad viņi, protams, jūt vienkārši, katastrofālas blaknes, izved sistēmas nav sagatavotas, viss ir netīrs, tātad iekšā tiek iznīcināts, vēl sliktāks variants, kad viņi aiziet nopērkt tārpu zāles ķīmiskās aptiekās. Ja, kuras arī ir toksiskas, es jums varu pateikt, jo viņas nogalina visu, kas ir dzīvs, arī zarnu mikrobiomu un tā tālāk. Ja. Un viņš tagad tādu ķīmiju vēl iedzer, varbūt tur, kas aiziet bojā, ja, jo katras ķīmiskās zāles ir uz 2-3 parazītu veidiem tikai, ja mēs dabūjam trāpam kādam no tiem 350, kas ir tikai tārpi, ja sēnes ir 50 veidi, vīrusi ir entie veidi un vienšūņi ir entie veidi, ja tur ir vienkārši ļoti daudz šie varianti, kas var būt, ja. Un viņš, piemēram, tur to tārpu nogalina, bet viņš jau ārā netiek. Un sanāk tā, ka bija jau toksisks piesārņojums, tad vēl indīgās tās vielas, ja, tātad ķīmiskās zāles, un notiek vienkārši traģiska intoksikācija. Tāpēc šeit mums ir atbalstam sārmains ūdens, dzīvs sārmains ūdens, kas ir 200 reizes spēcīgāks kā aktīvā ogle, kurš vada visu ārā un vajadzīgās vielas iekšā, jo mums tā viss, kas tā ir jāsāk tīrīt, ja viss, kas mums ir. Ja mums ir, piemēram, liekais svars taukos, organisms arī noliek, ja visas tās toksīnas nav jēga, tur taukus šķelšanai, tur bakstīšanai, limfodrenāžai, sišanai, ja, kā visas sievietes domā, ka vainīgs tas tauks, bet taukos vienkārši organisms noliek daudz ko. Tā ir tāda miskaste, principā, organismam, ja, un ar to nav jācīnās, vienkārši jāsāk tīrīt ārā visu.
Nu, lūk, un tur ir fermentiem jābūt, kas palīdz sašķelt. Viņi ir tā kā tādi sanitāri, tie augu izcelsmes fermenti, jā. Ūdens palīdz izvadīt, tiek atvieglotas aknu darbības, tur ir lecitīns, jā, kas atvieglo aknu darbību, žults dzīšanu, un tādā veidā notiek arī parazītu iznīcināšana, jo žults šķeļ taukus, ja, un arī parazītus iznīcina. Mums jābūt kvalitatīvai žuldzīšanai. Un tas viss tā kompleksi un skaisti, un antioksidanti, kas neutralizē, ja, toksīnus. Un tad mēs varam sākt tīrīt. Pirmais mēnesis tātad detoks, otrais tātad parazītu sēņu vīrusu baktēriju kompleksa izvadīšana, arī ar atbalstu, ar fermentatīvo, ar sārmainu ūdens atbalstu, ja, jo viss jau ir sakomplektēts, to jau ārsti, naturpāti, nutricologi ir salikuši tā, lai maksimāli tas būtu efektīvi, vienkārši komfortabli cilvēkam. Tad mēs iztīram zarnu traktu. Jā, dziļā zarnu tīrīšana, kad katra krociņa tiek iztīrīta un pilnīgi organisms sāk mirdzēt pēc tam, jā, jo ir šī iekšējā tīrība. Un tikai tad mēs to šo šūnu uzturu liekam iekšā. Tad mēs ķeramies pie vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm, taukskābēm un atjaunojam šo te mikrofloru. Un principā 3 mēnešu laikā cilvēku var izvest no ļoti trakiem stāvokļiem un grūtiem, jo jāsaprot, ka organisms viņš vienmēr strādā mūsu labā. Viņš vienmēr ir pa mums un visa slimība, katra slimība ir izdziedināšanās, jā. Man ir tā, es nezinu, redzēju to manu lekciju slimību kā izdziedināšanās. Bet tev arī pašai ir kamera. Kad slimība jau pēc būtības jau ir atvesaļošanās fāze cilvēka organismā. Vienkārši tas kādam bija izdevīgi, ka mēs to sākam saukt par slimību, sākam baidīties, bet patiesībā tas ir pat pozitīvs process, kad ir ar kaut ko tikts galā un tad parādās slimība kā atvesaļošanās, principā cilvēks pielāgojas jaunajam dzīves veidam, jaunajai fāzei. Un, tur tad svarīgi ir nebaidīties no tā, ka ķermenis ir šādā veidā pārmainījies, jo, piemēram, tad, kad notiek organisma attīrīšanās, tur 3 mēnešu laikā, tur jau noteikti cilvēka ķermenim arī var parādīties visādas, slimības, ko cilvēki varētu nošokēties un būt šokā, par to pašu procesu, vai ne? Ka tur nobīžas normas arī var būt. Attīrīšanās blaknes šajā laikā mēs neiesakam nodot analīzi, tāpēc, ka viņas nav objektīvas, organisms sāk celt no šūnām, no slepšūnu šķīdruma visu ārā vadīt, jā. Un notiek tiešām tāds reģenerācijas process. Vispār gada laikā cilvēkam nomainot 98% šūnas, iedomājies, un katram orgānam vispār ir savs atjaunošanās laiks, un daudz orgāni atjaunojas vēl ātrāk nekā gada laikā. Protams, visi kauli, visa savas aizstāvs sistēma ir 7 gadu laikā. Man tā liekas, ka mūsdienās tas notiek daudz ātrāk, jo principā mēs dzīvojam jau citās vibrācijās. Produkti diezgan ātri palīdz daudzu problēmu risināšanā. Un galvenais, ka ne tikai jauniem, bet arī ļoti cilvēkiem jau gados, pēc 85 mums ir tādi stāsti, vienkārši liecības dokumentētas, ka cilvēks gulēja uz gultas un tagad viņš staigā 7000 soļus, ravē, dejo un 85 gados, piemēram, Tur jau līdzīgi, piemēram, ja cilvēks iegriež pirkstā, tur var redzēt, ka organismam pilnīgi neko papildus nedodot. Viņi var redzēt, ka tas pušums sadzīs, nekādas smējas neliekot virsū pilnīgi neko. Tas tāds forši uzskatāms piemērs, ka ķermenis tiešām var pats atjaunoties, mums vienīgi svarīgi viņam netraucēt to darīt. Viņš izdarīs savu darbu pats automātiski. Tas, kā mēs traucējam ēdot neveselīgu uzturu un baidoties vispār par to procesu kā tādu, stresu radot organismam. Jā, tieši tā, jo bieži vien cilvēki arī aiziet bojā nevis no tās slimības, bet no tās diagnozes. Viņi sāk vienkārši uztraukties, sāk visādu ķīmiju lietot, kas sagrāv vēl citus papildus organismus. Un stresa laikā, principā, ja mēs runājam, kāpēc stresā nedrīkst vispār dzīvot, ir obligāti jāiet pie terapeita, pie Ievas var pieteikties, ja kādam ir stress vai netiekat galā ar kaut kādu situāciju. Obligāti jārisina.
Tāpēc, ka stresa laikā atslēdzās vispār imunitāte. Kāpēc saka visas problēmas no stresa? Kamēr stresa nav, imunitāte visu vēl plus mīnus kontrolēja, ja? Tikko atslēdzās imunitāte stresa laikā, ja, notiek ļoti spēcīga saskāpšana, protams, izvedās mikro, makro elementi. Nu, principā tas ir tā kā ugunsgrēks organismā. Imunitāte nestrādā, fermenti nestrādā. Jā. Kuņģis vispār sāk uz citu pusi griezties, kaut ko apjutis absolūti. Jā. Tieši tāpēc daudz stresa laikā vispār nēd, vai nu ir kaut kāda caurēja, vai vispār nekas nepārstrādājās. Cita gal otrādies ēd, un tad ir slikti, jā. Vai arī paliek apaļīgi, jā. Citi paliek tievi, tas ir no tās ķermeņa konstitūcijas atkarīgs, jā. Un, kā ir labāk stresa laikā ēst vai neēst? Es domāju, ka labāk neēst, ir jādzer dzīves sārmains ūdens, mums ir savas metodas, augu vielas, kas to visu uztur, un noteikti jāiet uz terapiju ar kādu parunāt, vismaz izrunāt, ja jūti, ka tā nav tāda globāla problēma, nu kas tev ir katru dienu, ko tu nevari atrisināt, ka tā nav situācija, ka tas ir vienkārši notikums. Nu, piemēram, kāds aiziet no dzīves, un tas normāli, mēs visi aiziesim, jā, ar to tam jābūt gatavam, jā. Un vispār neviens nekur neaiziet, vienkārši maina planētas, reinkarnācijas un tā tālāk, nākošais atkal satiksimies, jā. Nepavēlt ir daudz. To vajag saprast, jā. Ja cilvēks to, piemēram, zina, viņam tik un tā emocijās tas var saglabāties kā stresors. Jā, tieši tāpēc ar to jātiek galā, ir jāvadā ārā stress, ar dzīvu sārmainu ūdeni, ar pirti, ar saunu, ar terapeitu vai draugu, jā. Bet, nu, jā, sērās arī ilgi nevar dzīvot, jo tas nekādā veidā nepalīdz tam aizgājējiem aiziet. Starp citu, man ir ļoti, ļoti laba viena lekcija tieši par to aiziešanu. Pēc tās, nu, cik jauki tomēr... Cik svarīgi tam aizgājējam, lai, nu, principā neraud neviens pēc viņa un tur nerauj viņu atpakaļ, jā, lai viņam tieši otrādies tā kā labvēlība, mīlestība, pateicība un tiksimies. Jā, tu jau nekur neaizgāji. Nu, lūk, aizrunājāmies par to, bet ko es vispār gribēju teikt? Nu jā. Aizmirsu par stresu, ja tā tad nestrādā stresa laikā imunitāte. Nestrādā fermenti un nestrādā hormoni. Tas nozīmē, ka arī libido aiziet, ārējais izskats mainās, mēs novecojam, nu praktiski, un tas, kas ir iekšā dzīvojis, viņš tā, piemēram, sēne, visu laiku imūnsistēmu viņu kontrolēja, pēkšņi stresa laikā viņam imunitāte atslēdās, sākās psoriāzes uzliesmojumi, ja? Vai kaut kādas citas problēmas. Nu, tas ir dabiski, ja stresa laikā, piemēram, ja cilvēks apspiež savas emocijas un nelaiž uz āru, jo tas viņam ir normāli, nu, tad tur viss arī sakrājas iekšā, gan emocijas, gan arī izmainās tas klimats iekšājies. Jā, tieši tā, hormoni un tā tālāk, tāpēc tam visam jābūt ir kompleksi un saprātīgi, jo visi cilvēki, man jau liekas, ka mūsdienās izdzīvos informētākais, jā, bet tā informācija noteikti nebūs jums televīzijā, neviens vispār nekad nepateiks neko, jo viņas tur nav, un tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, kam ir ļoti labi rezultāti, tieši otrādies, jā, nekad tur nebūs. Ja, jo mums ir projekti, es varu pateikt, ir 29. projekts, tagad sākās projektā izmaiņa savu dzīvi 90 dienās. Un tur katrā projektā ir tie rezultāti. Tas nozīmē, ka tie ir 1000 rezultāti un plus vēl ikdienas liecības. Ja? Bet nevienam tas neinteresē. Nu, piemēram, ja es būtu valsts vadītājs, es redzētu, ka tur kaut kādā ir metode, kas ļoti labi palīdz cilvēkiem. Taču vajadzētu rādīt televīzorā tos piemērus, vai neredz viņš, bet mums jau tieši otrādies, mūs tieši aizkodē, ka jūs nevarat, ja slimība ir, tas būs mūžīgi, jūs to neatrisināsiet, vai nu tas nav iespējams, neklausieties tos brīnumpulverīšu pārdevējus, ja, kaut gan viņi ir ārsti, nutriciologi, naturapāti, entajās paaudzēs ļoti gudri cilvēki, kas par šo sistēmu runā, bet viņi nekad nebūs televīzorā, nekad. Tāpēc klausieties, skatieties, mācieties, uzdodat jautājumus mums, Ievai, ja, tiem cilvēkiem, kas iet šo netradicionālo ceļu, kurš netradicionāls ir tikai tagad.
ar tradicionālās medicīnas ienākšanu mūsdienās. Pirms tam tā bija tradicionālā un vienīgā medicīna. Hipokrata arī fakts, jā. Avicennas laikos, jo ārstniecības augi, ar to ir viss pateikts. Ārstē augi. Dabā jau viss ir pieejams būtībā, jā. Tieši tā, bet tagad mēs pat nedrīkstam iedomājies runāt par to, ka augi ārstē. Jā. Un sēnes arī tad test, jā. Mūšmiras sevišķi, jo tad var nomirt. Jā, nu tāda ir tā situācija, tāpēc tīramies visos līmeņos. Rakstam Ievai, rakstam man, varbūt ir kādi jautājumi. Jā, droši variet uzdot jautājumus, ja kādam ir. Safīra raksta, vai no dzīvnieka egzēma var pāriet uz cilvēku? Jā, var. Protams, ka var, jo egzēma tas nozīmē, ka visticamāk dzīvniekam ir kaut kāda sēnītes tips, un viņš, kā jau es teicu, un dzīvnieku un cilvēku tārpi, parazīti, viss tas, kas ir dzīvniekam, viss tas pats dzīvo arī cilvēkam. Tā kā uzmanīgi ar bērniem. Ja jums ir tiešām dzīvnieki mājās, minimums 4 reizes gadā ir jātīrās. Minimums. Es redzu tās ģimenes, kur tie bērni ar tiem dzīvniekiem kopā vienā gultā un laida muti. Vispār grūtniecēm vispār nedrīkst uzturēties vienā telpā, vienā dzīvoklī ar kaķi, piemēram, jo tur var tādas vienkārši komplikācijas būt arī bērnam un tā tālāk. Tā kā esat gudri, vai arī, ja, protams, visi mīl dzīvniekus un tu viņu nevar izmest ārā, ja, nu tad tīraties visi kopā. Dzīvniekus arī mēs tīram ar augiem, ar mūsu pašiem augiem, jā, lai viņam, tā kā arī tās izved sistēmas pasargātu. Mums ir koraļu kaķi, koraļu suņi, kas tikai dzer ūdeni, koraļu, jā, viņi tīrties visi, bet jātīrās visai ģimenei. Tad ir kāds konkrēts piemērs, ko tu vari izstāstīt kaut vai uz savu pieredzi, vai uz kādu cilvēku, kurš ir ar organismu attīrīšanos riktīgi izmainījies un savedis kārtībā savu veselību? Oi, nu man ir tūkstošiem, man ir ļoti daudz piemēru, jā, es pat nezinu, kuru pateikt. Man īstenībā ļoti bieži cilvēki atnāk, tā kā attīrīties, atrisināt savas problēmas un pēc tam kļūst par veselības treneriem. Jo vienkārši ir tā, vau, šitā arī varēja, jā. Piemēram, Liene mums Matvejeva, kas ir skaistuma salona īpašniece masieri, jā. Viņa atnāca ar egzēmu, viņai bija arī tūskas un liekais svars, un 3 mēnešu laikā viņai pārgāja tās egzēmas. Pilnīgi izskats mainās, kas no tā, ka tu ievēro veselības koncepciju. Aiziet liekais šķidrums, aiziet apjomi. Cilvēks iegūst tādu savu labāko versiju, tā kā pilnīgi savalkās liekās tā āda, un aiziet tās iekšējais šķidrums, tās tūskas, un cilvēks tā kā paliek, savādāks, tāds kompaktāks. Pārsvarā galvas sāpes ļoti bieži arī meitenēm ir šie tā reproduktīvās sistēmas dažādi traucējumi. Tur vai nu sāpīgs mēnešais, vai nu kaut kādi iekaisuma procesi. Aiziet iekaisuma procesi, visādas cistas, miomas, polipi, ja. Ja mēs runājam par sieviešu veselību, tad polipi, piemēram, ir papiloma vīrus, kurš tāpat dzīvo organismā. Nav jēga tur visu laiku veikt tās operācijas, griezt kaut ko ārā, tos polipus tur bakstīt, jo viņi pēc tam izplatās tas vīrus pa visiem pārējiem orgāniem, un tad jau var būt dažādas sekas. Ja? Tātad ir skaidrs, ja jums kaut kas jau traucē, tātad nav bijusi attīrīšanās jāveic pirmkārt. Pirmkārt tas. Ļoti bieži aiziet svārs pārsvarā, jo nevis viņš tā kā tiek nomests vai nodzīts, bet viņš sakārtojās izvest sistēmas. Un tas svars vairs nenāk atpakaļ. Un, protams, āda, ko dara, ir tieši attīrās, vai viņš arī emocionāli sakārto sevi, vai tikai ar attīrīšanos pietiek? Organisma atjaunošanas tā sistēma, viņa darbojas uz visiem 26,000 diagnožu. Ādas stāvoklis, nervu sistēma uzlabojās. Viņš sāk redzēt skaidrāk, viņš sāk just, jo principā netīrā organismā biorezonanse nedarbojas. Viņš pat tevi neatradīs bieži vien, viņiem ir tik slikti tiem cilvēkiem, ka viņš nav tajā laukā, tikko kā viņš sāk tīrīt visu ārā,
izlabojās arī aura, čakras, ja mēs par to runājam. To var izmērīt, mums ir aparāti, ar ko to veids. Pirms attīrīšanās kāds maziņš cilvēks bija, un pēc, kā viņš, kad sāk tīrīties, kā viņam jauda, aug iespējas, un vispār izmainās dzīve, jo cilvēki nāk uz enerģiju. Ja tev nav enerģijas kaut ko realizēt, tev organisms tur viss ir piesārņots, nomocīts. Tu tāpat labi jau uz 30% darbojās tavs ķermenis, 30, 40. Tātad arī tavs potenciāls nav atvērties, līdz ar to tu, pat ja nāk iespējas, tu viņas nevari tā kā izmantot, tev nav resursa. Nav resursa ar to darboties, protams, viss tas, kas ar ādu saistās, un redze pat uzlabojās, un mati, un nagi, un gramošanas procesi, un izskats, un tie brūnie pleķi aiziet tādi, kas nepatīk. Es vienkārši, kad lasu dažus tos tekstus, daži blogeri ir vienkārši fenomenāli, kā viņi vienkārši pozicionē tās slimības, kā tādas dieva dāvanas, kuras tev nekad neviens neatņems, tur vai tā psoriāze, es zinu, ka ir viena blogera, kas ar to lielās, iztīra to ķermeni, Bet pozicionē, ka ar to ir jāsamierinās, tas viss body pozitīvais, arī tie brūnie pleķi, saulīte man ir skūpsta, tur iztīra aknu, mums ir reāli pierādījumi, ka par iztīra aknu, un tev ir vispār citāda, Bērniem ļoti ātri viss reaģē, Bērnus uzreiz var pazīt, viņi tādi tumši lociņi, tādas balvas sējas, tikko kādu viņu attīri, viņš paliek dzīves priecīgs, mierīgāks, labāk mācās skolā. Uztver vispār zināšanas, viņam pāriet visādi UDHS, sindromi, kas viņam traucē nosēdēt mierīgi skolā. Mums ir tik daudz arī bijuši, arī uz autismu tiem bērniņiem arī ļoti labi reaģēja ķermeni. Vispār jau visi. Visiem vajag attīrīšanos, reāli visiem, Jo tas ēdiens, ko mēs ikdienā ēdam, arī nav, veselīgs. Un arī, ja mēs no dabas paņemam kaut ko, tad viņš tāpat jau piesārņotā vidē ir audzis, un tas produkts vairs nav tāds, piemēram, auglis. Ābols vairs nav tāds, kāds bija pirms daudziem gadiem, kad nebija tāds piesārņojums. Jā, tas ir pirmais, kad jau ar ķīmiju apstrādā mūsu laukus, un pirmkārt tas ir ķīmija, otrkārt viņus ģenētiski modificētos. Es, piemēram, tagad nopirku Āgenskalna tirgu dārgus kartupeļus. Es viņus izvārīju, un es viņu ēdu, un es nejūtu viņa garšu. Viņam vairs nav garšas, ja jūs esat pamanījuši. Man pat cilvēki saka, tie, kas Latvijā atbraukuši no Ukrainas, un viņi vāra zupu. Man tā zupa negaršo. Vīrs sūdzās viņai, Ko tu man tur uzvārīji? It kā visi veselīgi produkti. Pirmkārt ķīmija, otrkārt ģenētiski modificēti un treškārt iztukšota augsne, Man ir speciāla tabula tāda ar visiem mērījumiem, statistiku, kā uzturvielas veselīgos pārtikas produktos ir nokritušas. Tad, ja viņas nav augsne neviens neatjauno, neatstāja atmatā uz antajiem gadiem, kamēr viņi atjaunosies. Tad viņas nebūs vairs. Ne tajā burkānā, ne tajā kartupelī, ne tajā bietē. Ir katastrofāls iztrūkums uzturvielu vispār. Un līdz ar to nav arī cilvēkam. Nav augā, nav cilvēkam. Tāpēc ir noteikti jādarbojās profilaktiski. Kas ir tava personīgā pieredze, kā tu attīries un kā tu spēcini savu organismu? Tā ir korāla veselības koncepcija. Par to visu, ko es jau stāstīju, korāla detoks, organisma attīrīšana no parazītiem, sēnēm, vīrusiem, baktērijām, regulāri. Īpaši, ja es braucu kaut kur, un es ļoti daudz ceļoju, ja es braucu kaut kur uz kaut kādām tropu valstīm, tur ir skaidrs, ka tur ir vēl citi veidi, lai nedabūtu šīs tad problēmas, tad es noteikti tur jau tīros, Regulāra 2 reizes gadā dziļā zarnu tīrīšana un pārējā laikā šūnu uzturs. Viss, kas pietrūkstā augos ēdienā, to mēs visu paņemam klāt, bet šūnu uzturu matricas. Un mācam arī citus, tā kā varat droši mums rakstīt. Rakstiet, ja vajag. Un es arī pievienojos Korāļu klubam, jo zinu to, ka ar emocijām ir svarīgi strādāt.
ķermenim ir svarīgi nodrošināt iekšējo mieru, ļoti labi, bet tik un tā ir nepieciešams attīrīties, un tik un tā ir nepieciešams organismu pabarot vēl ar papildus vielām, kuras vairs nevar uzņemt no produktiem, kurus lieto ikdienā pārtikā jau. Man vēl pagaidām nav ļoti liela pieredze tieši ar šo te korali, bet es eju uz priekšu un tad jau varēšu stāstīt arī par saviem rezultātiem. Jā, noteikti jau tev ir jāiet jau uz otrajā mēnesī uz to tīrīšanu, tad tu varēsi pastāstīt un padalīt. Tā jautājumi mums vēl ir. Jautājumus pagaidām neredzam. Jauni jautājumi nav. Jā. Bet, tie, kuri vēlas sevi ļoti lielas izmaiņas, tad ir nepieciešams gan attīrīt organismu, gan arī strādāt ar iekšējiem stresiem, atrisināt stresus, lai tas strādā kā komplektā, gan mēs attīram organismu, gan arī atbrīvojamies no stresiem. Tieši tā, kompleksa pieeja ir visefektīvākā, visātrāk var tikt uz priekšu. Un nākiet, mums ir veselības grupa Telegramā, kurā mēs liekam arī slēgtās lekcijas, par ko mēs publiski nerunājam, jo daudz ko publiski arī banojas. Es jau zinu, tikko kā es tur Facebookā parunāju par kaut kādu tādu tēmu, ja kas nepatīk sistēmai, tā kaut kādā nelielā tur banā esi, tāpēc nākiet, tā informācija jums būs pieejama. Konsultācijas ir bez maksas. Ja kādam vajag konsultāciju, ierakstiet Ievai. Ievas darbs, protams, ir izcenojums, bet nutricioloģijas konsultāciju, jā, jūs varat dabūt bez maksas. Jā, vismaz 20 minūtes apsolu sarunu. Jā, tā kā caur Ievu varam sarunāt, ja kādam vajag tieši nutricioloģijas padomus. Un tad jau... Tad es attiecīgi varu visiem saviem klientiem piedāvāt bezmaksas sarunu pie tevis jau uz vismaz 20 minūtēm par to, kā attīrīt organismu. Jā, pie manis vai pie Ingas Žentiņas arī pie veselības ekspertas, jā, noteikti var to sarunāt. Bet pirms tam man liels lūgums noskatīties vismaz vai šo tiešraidi vai organismu atjaunošanas pamatprincipus, lai jūs saprotat bāzi, jo katram es nevaru nolasīt lekciju, mums ir superīgas lekcijas dažādas, un šī bāzes lekcija būtu forši viņu noskatīties, lai ir skaidrs, kāds tas ceļš, kāpēc šāds ceļš ir ejams, un tad jau var tālāk strādāt. Ok, tā kā visiem, kuriem ir vēlme vairāk par šo zināt, rakstiet un aizsūtīsim gan lekciju, gan arī saruna būs iespējama. Jā. Ļoti labi. Paldies! Ja kaut kur redzat šo tiešraidi, rakstiet jautājumus, rakstiet komentārus, dalieties ar savu pieredzi, kas arī ļoti, ļoti būtiski. Ok, paldies, Vineta, par sarunu, ka tu piekriti. Bija ļoti vērtīgi. Paldies! Iesim šo ceļu kopā. Ja ir aktuāli, protams, iet. Uz pozitīvās, kā saka, uz veselības pusi, ne uz to slimību pusi, jo tur mēs vienmēr paspēsim aiziet. Tur nemaz nevajag. Tur nevajag iet, jā. Galvenais pašam atcerēties, ka visu var atrisināt, diagnoze nav spriedums, organisms atjaunojās, viņš vienmēr ir par mums, nav vispār nekāda stāvokļa, no kuriem nav izejas, jā. Ir divi šie procesi, vai no šīs te zemapziņas, vai fiziskais, un to visu kārtojot kompleksī, var ļoti labs rezultāts iegūt. Galvenais neļaut sevi nokudēt, sevi nobaidīt. Tas ir svarīgi, manuprāt, ko es visiem vienmēr stāstu. Jā, nedzīvot bailēs un stresā. Un vainas sajūta arī par slimībām, ka slimība jau ir organisma atvesaļošanās fāze. Un to ir svarīgi saprast līdz sajūtām, līdz sajūtu dziļumiem, ka tu tiešām tā jūties. Jo, citreiz der arī, ka tas nepalīdz, ja mēs tikai zinām to informāciju, ka tā ir atvesaļošanās, jā, labi, bet man tik un tā ir vainas sajūta, ka es vispār saslimu un bailes, ka es nesaslimšu vēlreiz ar to pašu, piemēram.
Jā, Un bailes, tāpēc. ka es nomiršu, jā, un Jā, ir situācijas, kur tiešām cilvēki pie manis nāk uz terapijām, un es viņiem ritīgi palīdzu atbrīvoties no bailēm līdz saknēm, un tad, protams, cilvēks beidzot var dzīvot dzīvespriecīgs bez šīm bailēm, bez vainas sajūtas arī tālāk. Un ja tam vēl papildus ir ķermeņa attīrīšana un uzturvielu, tā kā bagātināšana ēdienā, tā kā, jā, tas tad ritīgi palīdz kā komplekts. Jā, es pilnīgi piekrītu. Galvenais, neesat viens un nedomāju tiešām, ka nav tās izējas. Un es vispār ieteiktu mazāk skatīties televizoru. Man vispār nav televizoru, man liekas, kaut kādus 20 gadus man viņa nav. Es viņu tiešām neskatos. Es kontrolēju pati un izvēlos, ko es gribu ielaist savā telpā. Jā. Arī jums to iesaku meklēt alternatīvus kanālus, alternatīvus speciālistus, jo tas, ko jums vajag, tur nav. Tur vienkārši nav. Inese raksta, paldies, meitenes, jūs esat foršas. Paldies, Inesīt. Inesē, starp citu, ļoti labs rezultāts ir arī Inesīt. Tev arī labs rezultāts. Inesē arī. Un te jau var, es domāju, jāiet regulārāk arī tiešraidēs jāstāsta par to, lai cilvēkiem vairāk tādas iedvesmojošas stāstus un arī zināšanas kopā ar stāstiem, tad jau viss notiek. Super. Labi, Vinet. Tad paldies par laivu. Paldies tev. Šodien arī noslēgt. Paldies, ka tu man uzaicināji, bija jauki parunāt. Paldies visiem, kas skatījās, jūs esat burvīgi, jūs mums sūtat sirsniņās. Labi, atā visiem. Atā visiem.